Sveicināti TV Mūzika 3 pārraidē. Šodien mēs ielūkosimies divos mākslas virzienos, kas satricināja pasauli un emocijas – impresionisms un ekspresionisms. Sākam! Kā jūs sauc? Mani sauc impresionisms. Kā jūs aprakstītu sevi? Es esmu kā saulrietis, kā ūdens kritums. Viss manā dzīvē ir gaisma. Man patīk, ka cilvēki skatās uz mani un domā, kas tur vispār notiek? Runājot par šo visu, nāk prātā Jāņa Buruka dzeja. Nakts klusumā zvaigznes mirdz, un mēnes gaismā pār zemi slīd. Viss atklus, tikai sirds klusu sapņos līd. Kā tu rēģē, kad cilvēki saka, ka tu esi nesaprotams? Nesaprotams. Viņi domā, ka es esmu kaut kāda pikseli bildīta no 90. gadiem. Varbūt viņiem vajag pāriet no Instagram uz kaut ko dziļāku, piemēram, dabas izpēti, ja viņi neredz skaistumu un anāksā. Pārāk daudz mājas darbi. Jā. Pārāk daudz pārbaudas darbu un nezinu, kā tik galā. Jā. Sakiet tā miljonus lapām un nevajadzīgām kladēm. Bet kā? Tātad no sākuma ieslēdz datoru un aizver pilnībā visas nevajadzīgās lapas ciet. Un ieraksti Googlē uzdevumu.lv. Tad ieraksti vēlreiz tikai pareizi. Tad atver vaļā uzdevumu.lv virtuālo skolu un mācies, ko vien tu vēlies, visu vienā vietā, visu uzreiz. Uzdevumu.lv piedāvā pilnībā katram priekšmetam savus uzdevumus, kurus pildot var dabūt labu atzīmi. Paldies! Tagad es zinu, ka šis ir impresionisms. Un šis ir ekspresionisms. Tagad es mūzikā dabūšu 10. Kā jūs sauc? Es esmu ekspresionisms. Kā tu aprakstītu sevi? Es esmu emocionāla eksplozija, drusku drāma, drusku mākslas students uz nerviem. Man neinteresē, kā pasauli izskatās. Es rādu, kā tā man sit pa nerviem. Krāsas, kliedzieni, greizes līnijas. Tā es runāju. Skaistums? Paldies, nē! Dodiet man intensitāti. Kā tu rēģē, kad cilvēki saka, ka tu esi nesaprotams? Nesaprotams? Ak, mīļie! Tas ir kompliments. Es neesmu šeit, lai būtu vienkārši kā IKEA instrukcija mēbelēm. Ja tu mani nesaproti, tas nozīmē, ka es tev lieku domāt, just un mulst. Es esmu sajūta, nevis skaidrojums. Un ja tev šķiet, ka esmu dīvains, tad iespējams mēs esam pareizajā virzienā. Ar jums šodien bija Klauds Monē. Man personīgi vairāk patika impresionisms. Paldies, ka skatījāties TV3 mūzika.